Labi. Čau visiem! Čau! Čau! Ne. Čau! Reāli grūtākais šai sarunai ir pateikt pirmo frāzi – čau! Čau! Sveicināt visiem! Aiziet! Labrīt, draugi! Nē, nu tad es labdien un tu labvakar. Labvakar! Nu tā, lai visiem ir, jā, politkorekti. Tagad mēs sākam, jā? Labdien! Nu tā, vai grūtā sākt uzreiz stāstīt. Tā. Man ir kaut kā jāstādās arī priekšā. Draugiem LV ir priecīgi atbalstīt šādu pasākumu. Mēs ceram, ka šī sadarbība arī turpināsies ilgāk un būs pastāvīga. Man pašai arī ir bijusi tā lieliskā iespēja izmēģināt fanu reisu. Es biju ļoti apmierināta, pasākums bija ļoti jautrs, es braucu uz pozitīvus. Un fanu reisu vadītāji bija Valters un Ketija. Fanu reisu varat atrast arī Draugiem LV. www.draugiem.lv/fanu reis. Es vadīju pirmo fanu reisu uz Madonnas koncertu. Man toreiz bija autobusa partnere Elīna Furmanija Belle. Viņa brauca mums blakus, pat nedaudz nopakaļ. Zin kā, un īstenībā jautrība sitā augstu vilni, un toreiz bija krietni siltāk nekā tagad. Brauciens bija ļoti interesants, ļoti lielisks. Man patika viss. Jā, burvīgās meitenes, kuras bija iemācījušās visas Madonnas dziesmas, zināja dziedāt līdzi. Čaļi, kuri turēja tikpat labi līdzi, un, protams, nebeidzamās uzkodas, kas arī bija neatņemama fanu reisa sastāvdaļa. Nu, bija forši, bija jautri, bija atraktīvi, un, manuprāt, lielisks veids, kā nokļūt uz koncertu un pēc tam droši atpakaļ mājās. Kā Hansibus Latvija kompānijas vadītājs, es vēlos pateikt milzīgu paldies pušiem no Fanu Reis, kam ir atnācis tāda feature rīkot Fanu Reis uz Eiropu, uz koncertu braucieniem. Visi jutās kolosāli, dziedam līdz autobusos, šoferi vienmēr ir elastīgi, fleksibli. Autobus priekšpusē ir leduskapis, kur vienmēr ir vieta alum. Manuprāt, ir ļoti forši, ka braucot uz koncertu kaut kādā vietā, līdz kurai jāveic ceļš, ir vairākas stundas. Tas brauciens arī ir tāds kā sagatavošanās posms koncertam. Izdodās atrast kopīgu valodu pārējiem un visi ļoti jautri, forši un priecīgi. Un beigās Rīgā jau visi atgriežas kā draugi, nevis vienkārši kā cilvēki, kur katrs pats par sevi aizbrauc uz koncertu. Kā jūs jutāties? Man liekas, mēs it kā braucām kopā, bet tā kā atsevišķi. It kā kopā un it kā atsevišķi, jo mēs tiešām gandrīz vai nesatikāmies, manuprāt, kaut kādā pāris benzīna tankos, bet jebkurā gadījumā uzpildoties. Bet viss, kas notika, bija baigi labi. Mēs arī tātad braucām uz AC/DC un dod Dievs vēl uz tādiem koncertiem aizbraukt un, protams, paldies Fanu Reisam par tādu iespēju, ko viņš piedāvā mums un piedāvā jums. Bet mūsu gadījumā, man liekas, tas bija tiešām feini, jo tas īsti nebija izvēles pasākums. Vismaz es jau tāpat braucu uz to koncertu. Un labāk taču jautrā un pavisam jaunu iepazītu cilvēku kompānijā, nekā vienam pašam savā sasmirdušā tēkreklā kratīties Nu jā, zin kā, mašīnā. vienmēr jau aizbrauc uz koncertu, un tu atcerējās koncertu. Nu, jā, nu tur baigi forši, tur tas spēlēja šitas, bet kā var aizmirst mūsu braucienā? Kliedzēja lielo, kas mums ar kažu bija busā. Es esmu Madonnas fanu reisa apmeklētāja. Tas bija pirmais fanu reiss, par kur es biju dzirdējusi un nolēmu piedalīties. Un minot iemeslu, kādēļ es uzskatu, ka fanu reiss ir tā īstā lieta. Manuprāt, tas vienkārši ļoti moderni, tāpēc, ka sen nav vairs tie laiki, kad mēs, gaidot ciemiņus, gribam stundām griezt rosolu un gatavoties tam notikumam. Runājot līdzībās, tas ir tieši tāpat, kā mēs nevēlamies stundām braukt savā mašīnā, stāvēt uz robežām, pēc tam stāvēt pie koncerta norises vietas. Nu, lūk, un tieši tāpēc man šķiet, ka tas ir vienkārši ērti. Tevi aizved, tev ir jautri, tev balīti sāks jau brīdī, kad tu Rīgā iekāp mašīnā. Līdz ar to tas tiešām ir daudz patīkamāks
laika pavadīšanas veids, kā pašam braukt, tiešām uztraukties par visu notiekošo. Pie tam tev ir ļoti jauki kolēģi blakus, kuri arī brauc tieši ar tādu pašu mērķi atpūsties. Un tad kopā līdz ar to tas viss sanāk daudz jautrāk, kā braucot savā mašīnā. Pagājušajā gadā mēs ar grupu Gamefast un ar Zēskārs kopā ar Fun Race organizēto braucienu devāmies uz U2 koncertu Helsinkos. Un, ja godīgi, tas bija viens no tādiem spilgtākajiem notikumiem manā dzīvē, jo viens fakts jau, ka tu brauc uz tik lielas grupas kā U2 koncerta, un otrs, protams, ka tu brauc tādā braucienā kā Fun Race, un tā bija vēl pagājušajā gadā, man šķiet tāda diezgan jauna lieta. Tagad jau ir vairāk braucieni bijuši. Un toreiz biju es un Uldis Bētiņš, vēl grupas Gamefast ģitārists, tāpat arī otrā autobusa Andžejs Grauds, bundzinieks, un Andris Kivičs, ģitārists un dziedātājs. Un, tas bija tāds spilgts notikums, kaut vai viena fakts, ka tu brauc ar Andru Kiviču kādā kopējā ekskursijā. Es domāju, visi, kur ir bijuši kaut kādos braucienos kopā, zina, ka tas jau ir liels pārdzīvojums, piedzīvojums, un tā tas mums arī bija. Mēs ar Fanu Reisu sadarbojamies jau faktiski varētu teikt no pašiem pirmsākumiem, vairāk jau kā 2 gadus. Un šogad mēs plānojam pat vēl lielāku sadarbību. Un es ceru, ka mums izdosies kopīgs projekts ar Fanu Reisu. Fani varēs doties uz Roskildes festivālu, ko atbalsta Tuborg. Tuborg Green Pass programmas ietvaros. Fanu Reisu man patīk galvenokārt tādēļ, kad ir ērta aizbraukšana un ērta atbraukšana. Iesaku izmantot arī pārējiem interesantiem mūzikas cienītājiem, izmantot Fanu Reisu pakalpojumus. Un tas noteikti ir interesants piedzīvojums, kā saka, bez bēdām. Kas tad mums beigās tajā Fanu Reisā notiek? Pirmkārt ir lielais 50-vietīgais buss, reizēm 1, reizēm 4, kā bija uz AC/DC, vai ne? Ja 5? Nē, 4 bija. 4. Reizēm 4, jā. Ir lielā JBL tumba, mikšerpults, karaokes, lai var riktīgi laist visu vakaru. Dažādā satura filmas tiek drošības pēc arī paņemtas, bet tas ir, ja kaut kas galīgi, ja ar vadītāju notiek tādam rezerves gadījumam, bet principā ir mūzika, ir konkursi. Ir koncertu DVD tieši no tām blicēm, kaut kādi, jā. DVD jau tāda iepazīšanās ar atmosfēru. Es biju sagatavojis arī atsevišķu tādu kā interviju, kompilāciju no AC/DC darboņiem. Ka viņu pats iespēlē, pats ar sevi vai tā kā lasīja? Nē, es nebiju slings, es izmantoju mūsdienu internāta iespējas un saliku to visu diskā tā, lai arī citi var visu redzēt. Bet ir viens mīnus, bet negriež šito ārā. Tiem, kas grib gulēt, nebrauciet ar Fanu Reisu, jo tur ir visu laiku vienkārši balīt. Un tiem, kas grib balēties, atkal tā ir vienkārši fantastiski iespēja. Tas bija man šķiet vienīgais Fanu Reisu brauciens, kurā notika brauciens ne tikai autobusā, bet arī ar prāmi. Līdz ar to mēs ar autobusiem 2 aizbraucām līdz Igaunijai, un pēc tam no Igaunijas pārcēlāmies ar ātrgaitas kuģi uz Helsinkiem. Tad mums bija diena ekskursijai, laika paredzēta tur pa pilsētu, un vakarā bija, protams, lielais notikums, U2 koncerts. Un, labi, es atklāšu kādu interesantu notikumu saistībā ar šo koncertu. Grupai Gamefast U2 ir tāda ļoti tuva grupa. Un Andžejam savukārt personīgi, tā ir vispār tāda dzīves grupa. Tieši pirms iet iekšā koncerta zālē viņš saprata, ka viņš ir pazaudējis biļeti. Un kas bija vēl interesantāk, ka viņš pazaudēja ne tikai savu biļeti, bet arī Andra Kiviča biļeti. Jūs varat iedomāties to, iztēloties to izjūtu, kas notiek tad, kad tu 25 gadus apzinīgi esi sapņojis par iespēju aizbraukt uz grupas U2 koncertu, un tad, kad tu nonāc koncertā un tev jāiet iekšā, tu saproti, ka esi pazaudējis biļetes. Bija jāpērk kaut kur pie kaut kādiem, tādiem nepārāk legāliem un nepārāk uzticamiem džekiem biļete, bet beigās viss sanāca labi, un mēs patiešām tikām visi iekšā. Bet, kā jau es teicu, koncerts patiešām bija iespaidīgs, un es vēl joprojām varu teikt, ka tas bija manas dzīves lielākais notikums, tieši U2 koncerts, un es visu koncertu ar muti vaļā nosēdēju. Kas vēl, protams, vienmēr ir kaut kādi uzēdamie, uzkožamie, dzeramie, kuri vienmēr paliek pāri. Roku tā uzliec traukšajā plauktiņā. Kaut kas vienmēr ir. Sačapdi kaut kādu dāvanu, surprise! Tā ir tā, ka viss darbojas, tas ir labi.
Un ir arī parasti kaut kādas balvas, kaut kādi diski vai kasetes, kas tiek cītīgākajiem atbilžu autoriem tiek arī uzdāvināts. Jā, bet starp citu arī mūsu tajā braucienā bija arī krekliņi. Tas nozīmē, ja nu tu piesviedrē vai kā citādāk savu apģērbu, ja, tad tev ir ko pārģērbties uzreiz, nav jāņem somu līdzi. Ir skaidrs, ka šajos autobusos, ja cilvēks ir saņēmies doties uz to koncertu nevis savā dzimtajā pilsētā, kur aiziet vienkārši tāpēc, ka ir tā kā labā toņa pēc jāaiziet. Ja cilvēks tiešām dodas vairākus simtus vai pat vairāk kilometru attālumā no savām mājām uz kādu koncertu, ir skaidrs, ka tie ir cilvēki, kurš zina, uz kurien viņi brauc. Mums neviens nepazuda no autobusa. Tā ir reklāma, nevis antireklāma. Ellai pazuda, mums nepazuda. Lūk. Bet pēc tam atradās čalis, normāli, pēc 3 dienām.